draudziņi. Jā. Vai tā koncertu gribat redzēt? Protams. Nu tad ejam, paskatīsimies. Svētdienas koncerta akadēmijas studenti gribēja redzēt, taču ne visiem video skatīšanās sagādāja prieku. Ilgojies pēc manis, ilgojies pēc manis. Šai pilsētā, šai pilsētā, kur tik daudz ļaužu gars. Saprot, cik grūti ir? Pagad klusu. Tomēr vēlāk Nikolais nomierinājās un vērtēja ar vēsu prātu. Priekš tādas dziesmas, es domāju, es biju ļoti labi iejūties savā tēlā, jo viņa bija ļoti tāda, priekš manīm ļoti sarežģīta. Viņa bija vislēnākā dziesma, kādu vien es esmu izpildījis. Tur bija ļoti lēna, visu tur jāizjūt, katrs sīkums. Bet es domāju, kopumā, ko es varēju izdarīt šīs nedēļas laikā, es to esmu izdarījis. Laimai, kura bija labākā žūrijas vērtējumā, patika pat ļoti. Kad es skatījos, man nebija kauns skatīties, man patika patiešām. Vai tev izdevās būt dīvai? Jā, man liekas, ka jā. Un tīpaši, man liekas, ka man palīdzēja tieši tas tērps un viss tas, kas man bija mugurā, tas palīdzēja kaut kā, jo mēģinājumā es galīgi nebija nekas divveidīgs. Man tā grūti ir. Es kaut kur gribas bolīties un skatīties apkārt un kaut kādas stulbas mīniņas taisīt, bet es centos. Un kad tā kleita bija, tad uzreiz tā gribas iznest viņu pareizi, un tad uzreiz tā dziesma arī izveidojās tāda, kāda viņa bija. Man vispār tajā momentā bija tā, ka pirmo reizi es īsti tā daudz nedomāju par vārdiem, vai es tur atcerēšos, vai ko tam līdzīgi. Es biju kaut kā iegājusi tajā dziesmā. Es viņu dziedāju tik tiešām tam cilvēkam. Vienam cilvēkam, draugam Kārlim. Es viņam prasīju, viņš rādīja tā. Viņš novērtēja noteikti. Vienīgais nav diezgan ilgs laiks pēc tā koncerta, lai parunātos, bet kāds to stāstīja. Kad draugiem LV viņš liekot savā profilā manējos uzstāšanās video. Jā. Un es domāju, ka tas nozīmē, ka viņš lepojās ar mani. 10! 9! 9! Šī ir tā reize, kad es noteikti piekrītu Guntaram. 10! 10! Woo!